Čau visiem, un mēs atkal esam gaisā, jau kurš video pēc kāda nemaz pats laikam būs 5. Un mums būs tāds interesants video šobrīd, un nebūs kā parasti, būs tiešām īpatnējs, un šāds video tāpēc nefilmējuši. Varbūt, kas ir kaut kāda amnēzija, bet kaut kas šāds, man liekas, nezinu, pirmoreiz varbūt, un arī pēdējo varbūt. Vienkārši ir tā lieta, es gaņām domāju, ka visi zina, kas ir Neits. Lielākais krāpnieks, ko es zinu, vienkārši Latvijas. Es vēlētos par viņu šodien parunāt, un es vēlētos arī tagad šobrīd, es varētu arī palasīt arī par viņu, kas ir ievietots iekš saita topraksti.lv. Un šeit mēs varēsim, no datora paskatīsimies, un šeit es varēšu palasīt un pastāstīt, kas viņš tāds īsti ir visiem, kas nezina. Un video beigās es gribēšu ar Neidu tagad ar viņu parunāt, kā mēs priekšā tā kā viņu gribēšu parunāt. Tāpēc jā, es gribu visiem pastāstīt, kas tāds par krāpnieku īsti ir. Un visi domā, ka nezinu, kā slavenība viņš ir, bet tas viss pilnīgākās muļķības. Un tad sāksim. Tātad, Topa rakstis vakar tika pamanīt, ka tāda raksta, es zināju tikai to, ka pa viņu raksta tikai labu iekš skaties.lv, bet šeit arī par to stāsts būs. Un, bet es, protams, tāpēc skaties.lv neticēju, jo tas ir tīrākās muļķības, un jā, jo skaties.lv es uzskatu, ka tas ir pilnīgākais bullshit. Tā var vispār klausīties, bet labi, skatāmies. Tātad virsraksts šī raksta. Vai pašpasludinātā slavenība Neits ir nekas vairāk kā parasts krāpnieks? Apkārt cilvēks un vēlētiem draud izrēķināties, ja neliksies mierā? Te ir gan bildes, gan video. Un video tur varēs dzirdēt, kā viņš runā ar sīvē, kur viņš ir apkrāpts. Un to es arī uzlikšu, kurus varēsiet dzirdēt. Bildes arī noteikti salikšu uz ekrānu kaut kur te. Tos visus skrīns salikšu, viņus varēsiet arī paši palasīt. Labi, tad sāksim lasīt. Facebook portālā grupā nosaukuma krāpnie saraksts tirgotājiem, kāda sieviete ievietojas sūdzību par dēvēto un pašpasludināto slavenību Neidu, jeb Niku Enziņu. Kā raksta Linda, tad Niks esot noalgojis viņu par šoferi, bet pēc tā netic samaksās par darbu un degvielu. Bet ar to viss nebeidzās, cenšoties atgūt naudu, rakstot Nikam, sieviete pēc viņa saņemot tikai solījumus un pēc tam arī draudus ar mēdījiem. Te ir mēdīķi pa skaties.lv. Un tad tālāk ir rakstīts, gana interesanti likās draudēšana mēdījiem, tāpēc papētot tuvāk noskaidrojam, ka vienīgi ir lielās mēdīs, kas raksta pa Niku, jo skaties.lv. Protams, viss tur atradamās liekas visai interesants, un to viņš šķiet, ka portāls ir saņēmis no šīs personas samaks par šādu popularitātes celšanu, kā raksta publicēšanu. Kā gan citādi kāda liela mēdījam ienāk prātā rakstīt par šādu cilvēku, kurš iepriekš teju nevienu nebija dzirdējis. Jā. Pēc tam mēs iesim arī skaties.lv un palasīsim tās rakstas, ko pa viņu raksta. Jā, meklēju portālā google.com, informāciju par šo personu var atrast vienu visai neglājumojušas rakstas par dažādiem krāpšanas gadījumiem, kurš šī persona veids un videoklipus ar viņu dairad. Tātad pēc visu spriežot, vienīgais mēdīs, kas slavi Niku, jeb Neidu, ir skaties.lv un visticamāk tikai par samaksu. Portālā topraksts.lv rīcībā ir nonākusi saraksta sarunu ieraksts ar apkrāptos sievieti un pašu Niku Enziņu, kurā tiek solīts atgriezt naudu un pēc tam arī draudēts. Labi, mēs tagad es palasīšu, ko raksta tā sieviete. Tā sieviete raksta. Nebūs īsti par tirgotājiem internetā, bet varbūt kādam šis noderēs. Niks Enziņš Neits man jau nobutējis. Neiesaistīties ar šo personu, neēdu naudu par pakalpojumu, kas saņēmis. Paņēma šoferu darbā nesamaksāja ne par degvielu, ne par izdarīto darbu. Visu laiku solt un melo vairāk reizes, ka ir pārskaitījis. Tas sarunā tikšanās un neierodās. Cik zinām, nevienam cilvēkam ir parādā draud ar presi, ka visi atspēkos tikai ko dos viņam zeltainā presē, ļoti daudz pierādījumu tam, ka viņš melo. Visā komunicēšanās laikā, kad cilvēks centās advokātā un mierīgā ceļā atgūt naudu, tika saņemt apvainojumu. Beigās vēl sadzēries sāk nepiedienīgas lietas rakstīt. Katrā ziņā ar šo personu nevajag nekāds finanses darījums un pakalpojums veidot. Nevajag, protams, šādi. Un šī portālā top raksti nav pieejami visi skrīni ar sarakstiem, bet viņiem te ir daži un es arī palasīšu dažus. Tātad
Un jā, un es uz ekrānā kaut kā arī uzmetīšu tos screens, kad šajā visi redzēsiet, es paši redzēju pelsīt. Un tad es lasīšu tagad. Tātad, rakstā sieviete pirmā. Tev bija 2 mēnešu laika, lai dara, ko gribi. Paliks bez naudas, ar to nekas nepanāks tieši pretēji. Nauda tevi uz rokas, mājās. Nu tad davai, sagaidīšu tevi pie mājām. Linda, vienkārši iesaka man nekurot. Man ir mēdī, radio, tāpat tikšu pie taisnības. Kam tev to? Nu, tas īstenībā tiešām smieklīgi. Labi, nākamais klīns arī. Tātad, Niks, kā mēs šo situāciju risināsim? Līdz pirmdienai uzgaidi. Cik ilgi jau es gaidu, tu man par galīgi debilu uzskatu? Man vēl jāgaida. Smieklīgi, tev tak savu reputāciju svarīgi vēl ne, vai ne? Nu jā, pirmdien. Pa vēlu, Nika, vai tu man pirms neaptīsti? Tad nākamais skrīns tagad. Sieviete rakstījā. Pastā pa internetu sāk izplatīt ziņu par to, ka esi man parādā. Es tev teicu, ka gribu visu mierīgā ceļā. Tu man turpināt čakarēt, nu jau 3. mēnesi. Tagad esi laimīgs? Nu tāpat vainīgi, veiksmi tev ar to, tad tādā veidā patu paliec bez. Tev to vajag, nu kā vēlēt. Pie kā es esmu vainīgi? Pie tā, ka pacietīgi jau 3. mēnesi gaidu naudu, tu man turpini čakarēt. Man personīgi ir pohuj, vai kā tu rakst. Man personīgi ir pohuj, par ko rakst internetā. Tas man ir dzīvot nemaizi, bet tev gan tas iegriež. Ja gribi pa labām, sūdzies laukā, ja ne, tad ne, veiksmi. Es domāju, ka gan esmu tāda labā izdarījusi un tam, kam vajadzētu pielāgoties. Esi tu, nevis man. Nepielāgošos, izvēli tavās rokās. Haha. Tā, nākamais skrīns. Nu, te viņi par to nopēc kādam tur rakst, bet nu jā. Tātad rakstīja. Tu vari arī caur telefonu to izdarīt. Vakar bija mājās, tad nepārskaitīja. Gaida līdz 17:30. Labi, zin, ka man banka bloķēta, no tīk konta skaitīs. Sūti naktu skrīn, lūdzu, nesaprāt, aizskaitīs. Bezskaitīs. Skrīns arī ir, un no kāda banka skaitīt? Sev, skrīnu lūdzu. Vairs nāk mājās. Nu, saņēma, šodien brīvdiena. Nu, ko, Nika, pārskaitīs naudu esi, Dievs nav malku cirst. Vairs es negaidīšu un pretī neiešu. Es pārskaitīšu šodien, iegulu laiku vismaz, lai huņas nesataisa. Nekādu naudu tu man neesi pārskaitījis, beidz dirst šodien. Tad tu atsūti skrīnu, kad tagad pārskaitīji. Cik saprotu, tik tiešām baigā čakarēšana. Un tas laikam no skrīniem arī pagaidām viss. Bet es vēlos arī parādīt to ierakstu, kā tiek runāts ar viņu. Tātad situācija tāda. Niks, esmu zvanījis sievietei, un jā, un diezgan labi parunājis ir. Nu, es te pielikšu tuvāk jums šo video, lai jūs dzirdat, un lai šis video arī saglabājas, jo es domāju, ka šis video varētu arī pazust. Un viņš varētu tiešām pazust, jo es zinu, kāds neicis viņš varētu arī tai sievietei tur piedraudēt, nezinu ko, un viņš arī izņēma, viņa arī izņēma, vai ko tam līdzīgi, es negarantēju par viņu. Tātad klausamies. Nu, ko tu gribēji? Nu, Roči, ko darīt? Tu esi sārātos stūd vai tagad es sākšu, ko? Nu, un ko tu sāksi? Ko tu rakstīsi par to, ka tu esi parādā naudu un neatdod cilvēkam? Par to, ka tu huņas, tā es saprati, es tev pateicu, man ir pie tiesa, ka tu liek priekšā tos postus, man viņi dzīvot nemaiņas. Bet tu gan tagad pats paliec bešā. Jā, es to saprotu, jā, ka es palieku bešā. Vismaz cilvēki zinās, kāds tu esi. Tu saproti, ka tu neesi pirmā, kas to rakst. Tu saproti, ka man ir vienalga, tu vienkārši pati paliec bešā. Es saprotu, ka es palieku bešā. Man galvenais ir, ka cilvēki tālāk zina par tevīm. Nu, man vienalga, es tev pateicu, man tiešām ir vienalga, ko tu raksti. Nu, man arī ir vienalga. Ja tev ir vienalga, tad ko tu man zvani? Es pēc studijas pieslēgšos, tad varēs vairāk no mājām ārā nerādīt. Čau. Uz priekšu. Tātad, kā mēs dzirdējām, pašās beigās arī parādījās draudi. Kas tas pa veids, kas var draudēt sievietei? Un tagad es vēl gribētu arī no sevis kaut ko arī pastāstīt par viņu, cik es zinu. Es nezinu, kā trīsti ir, bet cik es zinu.
Neiks Enziņš, jeb Neits. Nozadzis dziesmu no Roberts L, jeb Roberts Lutz, kā viņam tas būs uzvārds. Jūs tad droši apskaties YouTube'ā to izpildītāju. Vienkārši paņēmis viņa beatu, jeb instrumentālu. Paņēmis un visu teiks paņēmis un ierastīs kā pārdevies, kas savu. Ar dziesmu nosaukums neviens nav vainīgs. Un, protams, man jau šis likās, kā viņš tā var. Jau arī iepriekš Erkivs viņam ir iedevis vēl, tā sakot, bietē jau. Tas bija, man kāds videoklips. Bija, jā. Un, jā, es šito pamanīju, ka viņš ir nosacīts dziesmu, es arī uzskatīju, ka tas nav normāls. Un es izveidoju vienā citā kanālā arī tisu par viņu. Protams, es neesmu nekāds repers, un neesmu nekāds tur baigais dziedātājs, un nezinu kas, vai ne. Bet es uzskatu, nu, ka mēs katrs tā varētu. Viņi veltīt viņam pāris vārdus. Kaut kā tur nemāki, bet es parādīju to, kas viņš tāds ir. Viņam reputācija jau tagad ir reāli sabojā. Neatliekļi, ko es taisīju. Piši pakacinājām to Neitu. Es viņam rakstīju viņam WhatsAppā, es kaut ko notālās ārā, es sākumā žurnālistu. Es notālēju, ka es esmu uz pokiem, viņa žurnālists. Un viņš teica, ka nerunās žurnāli. Tad viņš žurnāli tikai skaties.lv, kuru ķipa viņu sludinā par pašu labāko. Tad sanāk tā, ka šodien citu nerunās. Es gribēju notēlēt, gribēju noskaidrot vairāk informāciju par viņu izlunāt, bet sanāk tā, jā. Un, jā, mēs kacinājām ar draudzeni. Ar savu draudzeni mēs kacinājām. Rakstījām viņam zem bildēm Rip Neits Instagramā. To ir noteikti daudz darījuši, jūs noteikti zināt. Nu, kā mēs viņam rakstījām, un beigās viņš nelākās mieru un rakstām manai meitenei, tu suka, vai kā tu bija, es tu paskatīšos, kā viņš rakstīja. Nu, tad ir skrīns, kad es lasīšu tos komentārus, arī būs skrīni. Arī, ja man Instagram profilu var atrast arī skrīnu. Klenzīs, ja gribētu redzēt. Arī man profilā atrast skrīnu. Bet, jā, es jau tā atradīšu. Tātad, man draudz uzrakstīja zem bildiņām Rip Neits, kā viņš raksta. Tu zini, kad raksta Rip Neits, tas ir vēl mazāk suka. Tā te vēl vai meitene uzraksta, tu skaista meitenē runā ākst. Vēl vai meitene uzraksta, pretīgs tu esi. Neits atkal parādās savu daļrakstību. Paskaties uz tevi un neko labāk neieraudzīju. Es meitene man atbildēju, es nerunāju par izskabu, bet runāju par tavu valodu bērni. Kā tā var? Ja viņš ir izpildītājs un grib labu reputāciju, kā viņš tā var runāt? Kas viņš tāds ir, ka viņš tā te varētu? Es nesaprotu. Tas ir vienkārši šāk dievs. Labi, tagad mēs varētu iet skaties.lv un paskatīties, kas šeit par viņu ir rakstīts. Daži raksts ir rakstījis, jo varam paši arī iet, redzēt paši jaunākos raksts. Ierakstot meklētājā Neit. Izmet ārā. Vai te ir vairāki tēmas. Vai kāds kaldiņš slavas Neida rēķini? Mūzikas gatavo, nu tu kādāt nevar. Jā, kas tas sākums valstīšu? Būt par jauno reperu Latvijā nav nekāda medus maize. Kas tur vēl tāds ir? Populāri Neits akvāli brīvs, bijusi draudzi un akvāli mūziķi jau pati sot dabu laikam. Mēs par viņiem vēl dzirdēsim. Nācijas valda, kur uzmirdēja 2017. gadā. Gada apskaustākais hip-hoperis Neit. Savienības zvaigžņu putekļi. Desmitām izskaņā strauji populāritāti gūšas mūģis Neits, Niks Enziņš publicēs hīku, kur veltīja mīļotajai meitenēm dēļ. Nu, diemžēl kaut kas tur gali. Jā, te ir tāds. Veseli 10 lapas, kur pa viņu te ir rakstīts. Es nezinu, kā tur īstīju. Bet es gribu palasīt, būt par reperi, un kāds medusmaizes paskatīties šo. Jūs, protams, paši ielikšu linku, kur jūs varat atrast to Neidu, kur lasīt ielikšu. Viss aprakstā, viss būs, jūs esat lasīt paši. Visi linki, viss būs. Tā,
Iekšā par to medusmaizi tur neko neatrada interesantu. Tāpēc, jā, labi. Tā, kur es vēl varētu parādīt? Man ir vēl zināms paša no sevs. Kā arī Neits ir apkrāpis profilus iekš Instagram, kur viņam 30,000 sekotāju tam smieklīgs profils. Viņš ir apkrāpis arī šo profilu. Kā mēs zinām, smieklīgs profils veido visāds konkurss un jā. Un sadarbojās ar Neidu. Lai, seko Neidam. Smieklīgs profils seko. Visu labi. Tad dāvināt, ko tur. Beigās ir samelojis, kad nevis sameloja, bet vienkārši pazūd un dāvans nav. Sekotāji viņam ir, bet nekā vairs nav. Un pēkšņi viņš sāk vēl melot, kad ir izsūtījis dāvans, bet nekā dāvans nav saņemts. Viņš diršanā. Un šajā videoklipā mēs mēģināsim arī viņu sazvanīt. Man ir viņa numurs, es nezinu, vai viņam vēl šīs numurs ir, bet mēģināsim viņu sazvanīt un parunāt ar viņu pašu. Nu, ko zvana? Es saucu tevi vēl, tas pats numurs. Es īsticamāk necels augšā. Labdien! Labdien! Vai Niks? Niks. Nu, tieši tā, es vēlēs ar tevi parunāt. Tu noteikti esi man dzirdējis kā flenzīs. Ko? Nesaprotu, kas runā. Vai tu esi dzirdējis man kā flenzīs? Nu, kaut kur dzirdēt. Es tev ir rakstījis gan disu, gan profilos ir rakstījis, tu mājā draudzēnies sarakaņi kuts, nezinu kas vēl. Kur es parakstījis? Tu esi to Instagramā rakstījis, man vēl ir skrīni, un tu vēl pats arī iekš komiks profils vēl viesmējies, ka viņi bija publicējuši visu to. Nesaprotu, par ko tu runā. Tu nesaproti, par ko tu runā, labi. Kā ir uzpirkt skaties.lv? Ko? Es zinu, ka tu šito sarunu ieraksti, un es to pateikšu skaidri. Skaties LV uzpirkt nevar. Nevar uzpirkt? Internetā. Ieliec šito lūdzu internetā, lai jūs to beidzot visi saprastu. Kāpēc? Tu teiksi, ka skaties.lv nevar uzpirkt? Visus var uzpirkt. Tikai katram ir savs samaks. Uzraksti skaties LV un piedāvā viņiem kaut vai trūkstot ārbaldiņas, lai viņi tev piekasīs. Nu, tad tu esi pamatīgi viņus piekrāpis, nezinu, ko sastāstīs. Jā, protams, nu paņem uzrakstiem piedāvā. Labi, nākamais, tad pie nākamā temata. Kā ir ar to Lindas apkrāpšanu? Kāds sakars Lindai un intervija beigta. Kāda intervija beigta? Tur arī visi ļoti labi dzirda. Labi, nomet. Nu, ļoti labi dzirdējāt, nu. Ļoti labi saruna bija sanāk. Viņš apgalvo, ka skaties.lv nevar uzpirkt. Katram ir savs samaksas. Pīrākākais bullshits. Labi, Neid. Es zinu, ka tu šito skaties. Tātad, man ir 16 gadi, 70 kg. Es tev izaicinu uz 1-1. Izvacināsim kloks un redzēsim, kāds būs. Uzrakst man draugos, Kristiāns, Ivoja un kaut, sarunāsim, kur tiksimies. Un kamerā parādīšu, kā es tev vienkārši visu zobs izsit. Skaidrs? Lai arī ar šo visi beidzies. Paldies. Visu labi. Teikam, nākamajā video.